Turpmākajai apspriešanai valsts sekretāru sanāksmē. No nodzīta zirga nevar gribēt kvalitāti. Skolotāju zemā atalgojuma jautājumu šodien tika skatīts atbildīgajā Saeimas komisijā. Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība paziņojas, ka var pieprasīt izglītības ministra Roberta Ķīļa demisiju, ja nebūs pārliecināti par algu palielināšanu. Turpina Dana Albrehta. Padzirdot par domstarpībām starp skolotājiem un izglītības ministriju, atbildīgā Saeimas komisija nekavējoties reaģēja un šodien strīdnieks aicinājusi sarunu, lai saprastu, vai notiekošais ir vētra ūdensglāzē, vai tomēr runas par to, ka nepietiek finansējuma pat šā gada pedagoģu darba algām un draud pat samazinājums ir pamatotas. Pats ministrs, lai gan aicināts uz sēdi, nebija ieradies. Savā vietā deleģēja padotos. Būtu ļoti labi, ja izglītības ministrija tiešām ministra vārdā varētu pilnīgi droši apgalvot, ka šogad skolotāju algām naudas pietiks, viņas netiks samazināts. Izrādās satraukumam nav ne mazākā pamata. Ar pedagoģa algām šogad viss ir un būs kārtībā. Tomēr domstarpības par tuvāko nākotni nerimst. Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība šodien negūl pārliecību, ka turpmākos gadus pedagogiem būs garantēts algas pielikums. Un tādā gadījumā skolās drīz nebūšot, kas strādā. Mums ir skolas daudzas, kur šajā brīdī tātad visi izdzirdot 280 mēnesī strādāt ar bērniem to atbildību, ja? Tik tiešām mēs neguvām pilnu pārliecību par to, ka algu pieaugums ir garantēts, bet tā kā tas ir ietverts šajā memorandā, kuru ir parakstījusi izglītības ministrija un arotbiedrība, tā kā šī nepieciešamība ir pat par sevi saprotam, mēs ceram, ka skolotāji var rēķināties ar darba algas pieaugumu vismaz 2014. gadā un turpmākajos gados. Izglītības ministrijas amatpersonas mierina, nevajag skriet ratiem pa priekšu. Nākamā gada budžeta plānošanas process vēl tikai notiek. Naudas deķi katras nozares ministrija sākšot dalīt jūnijā. Te gan atkārtot izglītības ministrija pauž savu nostāju, ka atalgojumam jāiet roku rokā ar kvalitāti. Nevar prasīt lielākas algas, ja klibo izglītības kvalitāte. 30% jauniešu pēc skolas beigšanas kļūst par bezdarbniekiem. Centralizēto eksāmenu rezultāti krāsas atšķiras pilsētās un laukos. Mēs droši vien nevarēsim iet ar pozīciju, ka mēs turpinām palielināt likmi. Vienkārši mums arī ir gan sarunās ar Finanšu ministriju un valdību kopumā jārāda, kādā veidā mēs tālāk virzamies uz šo diferenciāciju darba samaksā par kvalitāti, par pieredzi, par darba rezultātiem, kas arī ir paredzēts sadarbības memorandā. Un tas ir būtībā tas jautājums, par ko mēs redzam, ir šis strīds. Nevar gribēt no nodzīta zirga kvalitāti, un tādi pašlaik ir mūsu pedagoģi. Vai tomēr pieprasīt ministra Roberta Ķīļa demisiju skolotāju arotbiedrība lems trešdien. Dana Albrehta, Andris Jasinskis, LNT.